Ja uz ielas vēlaties nopirkot savu mašīnu, tad ziniet, ka jums ir tikai 5 minūtes laika. Tātad vispirms ir jāatrod automāts, un tad skriešas ir jādodas uz šo te aparātu. Tikpat veikli un operatīvi ir jāmēģina norēķināties, bet, diemžēl, Ilzei tas neizdevās, un viņa tika sodīta. Gāju pie aparāta, lai samaksātu. Es nezinu, vai jūs redzat no šejienes aparāta, ne jau, ka redzat. Viņš uzreiz kā Kino Rīga beidzās. Es pienācu pie aparāta, vilku ārā skaidru naudu, konstatēju to, ka īsti viņu nav kur ielikt, tātad ar skaidru naudu nav iespējams norēķināties. Karte man nebija līdzi, tātad meklējām risinājumus, kā lai norēķinās. Uz šī sāna ir lietošanas instrukcija, kā vēl var samaksāt ar SMS Rīga. Tā kā Ilze ar telefonu un internetu ir uztu, bez problēmām sāka ielogoties sistēmā, bet ak vai sistēma viņu neņēma pretī. 3 reizes viņš man atteica, rakstīja, kad ir nepareiza parole, un tātad nelaid iekšā sistēmā, lai es varētu norēķināties. Bet pulkstenis jau bija nositis liktenīgās 5 minūtes. Vienā brīdī paceļot acis, pastoties uz mašīnas, ieraudzīju, ka tur stāv kontrolieris un raksta man kvīti. Uz ko gan es šoreiz ļoti ātrā solī devos pie viņa, skaidroju situāciju, kad es mēģinu samaksāt, un man tas joprojām nav izdevies. Un viņš tajā vietā, lai man palīdzētu atrisināt šo situāciju, viņš pateica, es jums nekādīgi nevaru palīdzēt. Manā klātbūtnē turpināja uzrakstīt soda kvīti, uzlika man uz mašīnas priekšējā stikla, pagriezās un aizgāja. Jāredz ir situācija konkrēti, kā mēs vienmēr esam teikuši, ka rūpja vai nelabvēlīga vai neizpalīdzīga attieksme no nodarbinieka puses, protams, nav pieļaujama. Ilze gan uzrakstījusi sūdzību, kas gan vēl tikai tiks skatīta, bet tikmēr pārējiem jāliek aiz auss, ka disciplīna ir un paliek disciplīna, un autovadītājiem ir jāiekļaujas 5 minūtēs, lai samaksātu par stāvvietu. Uzstādot automātus no konkrētās stāvvietas, tiek ierēķināts, lai cilvēks apmēram 5 minūšu laikā var aiziet un atnākt atpakaļ un uzlikt šo savu maksājumu kvīti. Dīvaini, bet uz Tārbadas ielas starp Dzirnavu un Elizabetes ielu nav vispār neviena aparāta. Un pats interesantākais, ka vakardien vēl te tas bija. Un tieši vakardien mēs konstatējām, ka arī šeit 5 minūtēs iekļauties nevaram. Darījums atteikts. Tikai mēģinām vēlreiz. Acīm redzot, man kārmi ir uz šiem aparātiem. Darījums atteikts. Un ko man tagad darīt? Un šis ir otrs aparāts tajā pašā rajonā. Par laimi kontrolieris gan mūs šoreiz neapsteidz, un mēs samaksājam pirmie. Tikmēr Ilzei ir neērti jautājumi, vai tiešām visi paspēs kā armijā norēķināties par stāvvietu 5 minūtēs. Labi, es esmu jauna, bet atbrauks opis no laukiem, pirkt savus zālītes, kurus ražo tikai un vienīgi Rīgā, ja? Un viņš mēģinās nolikt savu mašīnīti. Kā lai viņš norēķinās? Es dikti šaubos, ka opiem vienmēr būs norēķinu karte vai no vecā podziņa telefona viņš varēs samaksāt tad SMS Rīgai. Mums tomēr ir tas neērtais jautājums, vai kontrolieri tiešām nogaida 5 minūtes, kad mašīnai stāvvieta nav samaksāta, vai sodu sāk izrakstīt jau tomēr uzreiz? Un es esmu pārliecināta, ka kontrolieris viņš pienāca pie manas automašīnas un uzreiz sāka rakstīt, jo tikai pēdējā laikā dzirdēju stāstot par savu šādu situāciju. Man teica, ka es neesmu pirmā, ka ļoti daudziem tā ir gadījies.